Jā, iesakiet, kuras spēles, kamēr mēs neesam nevienas spēles vēl iegādājušies, kuras jūs gribētu, kuras ir tās, kas ir tuvāk. Mums šis viss ir jaunums, mēs to visu pētam un liekam iekšā un ceram uz lielisku rezultātu. Liekam iekšā, kuras spēles ir tās, kuras mums tur instalēt datorā. Skaties, 135i. Stūri ņemam ārā. Šis nāk laukā. Liftu mēs atstāsim. Hop, hop, hop. Pedāļu bloki būs bīdīsies tuvāk tālāk, lai mazie bērni var braukt. Mēs varēsim piecelt sēdekļus augstāk zemāk, lai arī lielie veči var gāzēt. Spidometri, kustēsies, radio, siltums, lai tā sajūta būtu, ka tu esi īstā mašīnā, īstā trasē ar visām hidrām, sāk mācīties braukt. Hidra arī būs iekšā? Hidra arī būs iekšā. Pa čainā, pa zoinā. Bet es jau džekiem varētu īstenībā nākt tikos tornaments blēst vaļā uz šī, ne? Mierīgs censties savā starpā noslēgt derības, varbūt pat uz kaut ko. Čista, ka Top Gearā bija, ka var tās magnētiskās kartiņas pielietot un atnāk. Piemēram, mēs sacenšamies biķeros, piemēram, uzliekam karti. Ideja tāda, pārējām pie spēlēm, kas ir noderīgas tev dzīvē, kas tev kaut ko var iemācīt. Šo mēs varētu saukt par veselīgo datorspēlēšanu. Es jau tikai excited esmu, ka es jau, man liekas, 3 nakts viņu braucu. Te jau neviens nevarēs atnākt paspēlēt, ja tu visu laiku zipāsi. Man būs laikam jānāk ārpus darba laika. Pa naktīm, redzat, jārēnā deg gaisa un tad es gāzēju. Jā.